Esiet sveicināti sarunu ciklā Laiks, cilvēks, vieta. Šajā podkastā mēs runāsim par kultūru un tās aktualitātēm ar dažādiem nozares profesionāļiem. Kulturētājiem. Un šīs raidieraksts top par godu Latvijas Kultūras koledžas 80. dzimšanas dienai, kā arī saldojumam. Bet saldojumu mēs svinēsim jūnijā, un līdz tam vēl ir kāds laiciņš. Tāpēc es, Jākaps un mans kolēģis Niks, pieslēdzamies epizodei. Aiziet! Esiet sveicināti sarunu ciklā Laiks, cilvēks, vieta, kas veidots par godu Latvijas Kultūras koledžas 80 gadu jubileju, ko atzīmēsim šī gada 5. jūnijā. Biļetes jau ir pārdošanā, tikai Shop.lv, tā kā visus absolventus un studentus gaidīsim uz svinībām. Un šodien raidierakstā pie mums ciemojas Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja, nakts dzīves tēmas aktualizētāja un pētniece, kā arī teoloģijas un pedagoģijas profesora Laima Geikina. Labdien! Labdien! Prieks jūs redzēt šodien šeit. Man arī prieks būt šeit. Es esmu šīs izglītības iestādes absolvente, tā kā ļoti interesanti dzirdēt par iespēju. Kādas ir vispār sajūtas atgriezties šajās telpās? Un ļoti forši kā mājās. Pagalmā nodzīvots. Es biju pasākuma režisoru kursā, bet, protams, mēs veidojām arī inscenējumus. Tā kā, jā, siltas. Ļoti patīkami. Tātad, par ko mēs vispār runāsim šodien? Šajā epizodē mēs vēlētos ar jums apspriest, vispār parunāt par kultūra izglītību kā tādu, Latvijas Kultūras koledžas vietu kultūra politikā un arī apspriest kultūra politiku valstī un Rīgā. Vēlamies parunāt par jaunajiem profesionāļiem un arī kultūras studentiem, kā viņi kā radošo industriju pārstāvi iekļaujas lēmumu pieņemšanā un mūsu pilsētas un valsts tēlu veidošanā. Un vai viņi vispār palīdz veidot kultūra politiku. Un, arī kopumā par šī brīža kultūras nozīmi Rīgā, Latvijā, kultūras dzīves tendencēm un attīstību galvaspilsētā. Tātad es gatavojoties šim podkastam, mani avoti man melīgi skaidroja, ka jūs šeit neesat mācījusies. Tāpēc mans pirmais jautājums bija, kāds vispār ir jūsu pašas konteksts kultūrā, vai pirms Rīgas domas jums arī bija kaut kāds sakars ar to? Bet kā atklājas, ir gan bijis sakars. Jā, ne tikai tehnikums. Tātad es strādāju arī pēc tam par kultūras darbinieku Rīgas radiorūpnīcas kultūras namā, kas šobrīd vairs neeksistē, bet vienalga kultūras centriem bija tāda nozīmīga loma arī tajā horizontālā tīklojuma veidošanā, lai sagatavotu sabiedrību un atbalstītu pārmaiņu procesiem Latvijā. Tas ir neatkarības atgūšanai, tā kā es atceros tās aktivitātes. Un, protams, es pati biju amatieru teātra aktrise un arī kādu laiku amatieru teātra režisore kopš 2008. gada 8 gadus līdz 16 gadam. Jā, tā kā viss process zinām no sākuma līdz beigām. Kultūras konteksts ir, bet es vēlētos precizēt, ko jūs domājat ar to horizontālo tīklojumu? Es domāju to, ka sabiedrība strukturējās un tīpaši autoritāros režīmos vertikāli. Un tad ir kā tie cilvēki veido saites un komunikāciju horizontāli. Jo, ja tev nav formāla atbalsta, mēs tīmojam demokrātiskā sabiedrībā, un es pieņemu, ka jauniem cilvēkiem vispār nav pat nojausmas, kā tas ir dzīvot vertikālā struktūrā, ja, kur no augšas uz leju visi rīkojumi tiek nodot, un lai tu tiktu no apakšas līdz priekšniekam, tev ir soli pa solim jāaiziet visi mazie priekšnieki, un tad līdz lielajiem tu vispār varbūt nekad netiec. Ja? Un tur nav runa par līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Un tāpēc, es atceros no tās savas pieredzes, ka tad, kad bija visi vāca parakstus pret Daugavas Hesu vai metro, es organizēju tādus, poetiskās kafēnīcas, viņš toreiz sauc piekdienas vakaros, kur cilvēki vienkārši nāca uzdejot, tikties ar kādām ievērojamām personībām, un pie reizes mēs vācām arī parakstus. Ja, kas bija, un tad iznāk, ka tie cilvēki veido tādas kopienas,
kur varēja kļūt arī sociāli aktīvi, nu, tajā lejas līmenī. Ja? Nu, tas ir apmēram tas, par ko mēs runājam, kad mēs vispār pētījām skolas vēsturi, kā viņi ir veidojusies, kāpēc vispār kultūras toreiz bija tehnikums, kāpēc viņš vispār bija vajadzīgs un 48. gadā dibināts. Un, pētot to visu arī vienkārši atklājās tas, ka tas viss nāca no augšas, kad nāca okupācija, un tad vajadzēja tik būvēt kultūras centri un kultūras nami un klubi, un vajadzēja, kas viņus apkalpo, lai izvērstu to ideoloģiju, kāda tajā laikā pastāvēja. Un arī runājot ar iepriekšējiem direktoriem šīs skolas, viņi arī teica, ka īsti jau bija tā, ka nāk rīkojums no Maskavas, un nav baigi tā, ka kaut ko var ietekmēt šausmīgi daudz. Tas droši vien ir tas vertikālais, bet jā, mēs īsti... Jā, to ir tā grūti iztēloties, ja nav pieredzes. Jā. Un arī jāsaprot, ka kultūra un izglītība ir jaudīgākais varas instruments īstenot noteikti ideoloģiju. Un dabiski, ka kultūras tehnikums bija daļa no sistēmas, pirmām kārtām cīņai ar kaitīgo reliģiju, ja? Jo kultūra aizvietoja, ja mēs paskatāmies piemēram, teātra apmeklējumu paradumus padomu laikā, tad principā teātris aizstāja templi. Jo tā bija tāda nosacīta Ēzapa valoda un patiesība. Uz baznīcu tu iet nevarēja, bet tur bija iespēja tā, kopt to savu garīgumu. Ja, un katram. Un, protams, arī kultūras centri. Ar visu to, ka bieži vien bija ideoloģiski ievirzīti, es arī biju jaunatnes sektora vadītāja. Es jau zinu, kā es tos plānus rakstīju, ja? Bet tas jau nenozīmē, ka tu vienmēr arī to ideoloģiju ieliki savā rīcībā. Ja? Tā kā to līdz tādam galam nokontrolēt nevarēja, ja vien tu nepārkāp zināmas robežas. Mēs arī pirms šīs epizodes aizkadrā runājām ar Niku, ka ja iepriekš tomēr bija šis vertikālais, varbūt vairāk tā domāšana, plānošana, tad tagad ir, jo ja pirms tām tehnikuma laikā tiek veidoti kultūras nama vadītāji, dažādu pulciņu vadītāji, dažādām amatieru mākslām, tad tagad vairāk, tad, kad tu pabeidz koledžu, tev principā, vispirms, vairāk producentiem, piemēram, ir iespēja iet uz kādām kompānijām. To apkalpo nevis vienu kultūras namu, kurā tu visu laiku darbojies savā pagastā vai novadā, bet tomēr visus, ka tu mēģini vairāk tā kā pa visu Latviju, ka tu vari apkalpot, un tur ir vairāk tas ienāk tā horizontālā tā domāšana, tīklošana. Jā, to pa lielam pašam jāiet un vienkārši jādara. Tev neviens nepateiks, kas to tagad tu strādās tur vai tu strādās tur un darīsi to. Tā viņš ir. Bet vai jums kā profesionālim vispār bieži nākas sastapties ar kultūras koledžas absolventiem, vai vispār jūsu apritē ir tāds termins kā kultūras koledža? Es skatos uz koledžu kā uz normālu izglītības sistēmas pakāpes, vienu no pakāpēm. Ja? Tā sistēma ir tātad no piedzimšanas brīža nosacīta līdz pat pēdējiem elpas vilcienam mūža izglītības kontekstā. Ja? Bet koledža ir tāda starp vidusskolu un augstskolu. Ja, pēc Eiropas kvalifikācijas ietvaru struktūras tur bija, es neatceros, kuru pakāpi. Ja? Bet koledža ir normāls posms kaut kādā savas kompetences attīstībā. Tā kā, vai tā ir koledža vai augstskola, es tā baigi neesmu saskārusies. Dzīvē jau neviens neprasa, tu esi koledža vai augstskola vai kas. Dzīvē prasa, kas ir tavu kompetence, ko tu proti. Ja? Un tāpēc, manuprāt, tas nav tik svarīgi. Jā, vienkārši kāpēc to jautājumu mums likās interesanti arī saprast, vai kultūras koledža ir vienkārši kā izglītības, labi, stulbi tā teikt, vienkārši kā izglītības iestāde, bet vai tomēr jauniešiem, kas pabeidz skolu, teiksim, es tikko esmu pabeidzis koledžu, un kādas ir tās manas iespējas kaut kā ietekmēt to sāksim, kas vispār ir kultūra politika? Tie ir, kas tas ir? Sāksim ar iedzieniem, kas ir kultūra. Mana vienkāršā un skaistā definīcija ir, ka kultūra ir tas viss, ko ir radījis cilvēks. Tad nevis daba, nevis kaut kādi apstākļi, bet viss, ko ir radījis cilvēks. Tad mēs varam tur sašaurināt to definīciju līdz tam, ka nonākt līdz kaut kādām radošajām industrijām. Ja? Bet principā kultūra ir viss, ko ir radījis cilvēks.
Tad bija kultūra un politika. Un kas tad ir politika? Nu, man šodien arī iznāca diskusija ar kolēģiem par politiku. Un man liekas, mēs bieži vien to reducējam līdz kaut kādām politiskām interesēm. Bet, manuprāt, politika ir ideoloģija, programma, kas ir pakārtot ideoloģijai un pietiekami daudz varas, lai tu varētu radīt ietekmi atbilstoši tai ideoloģijai un politikai un programmai. Ja? Tātad politika principā ir tā mana vīzija, balstīta tajā ideoloģijā, kur es stāvu, lai īstenotu pārmaiņas un attīstību atbilstoši tam, kā es redzu to vīziju. Nu, tāda būtu man. Un, ja es runāju par kultūru politiku, tad manas personīgā pozīcija un arī mūsu politiskā spēka, kustības par pozīciju ir, ka mums jārada pietiekami plaša vide, atvērta un iekļaujoša, lai ik viens varētu piedalīties, tā izskaitā lēmumu pieņemšanas procesā. Ja. Un kā ir, piemēram, ar jauniešiem Rīgas domē, vai tādu ir daudz, vai tomēr nav izplatīti, vai jaunieši iesaistās Rīgas domē, vai ne? Nu, man jautājums, ko tu saproti ar jauniešiem, vecuma periods? Tagad jau jauniešu skaits līdz 30. Jā, paldies. Tad mēs runājam līdz 30. Un es teikšu tā, ka šobrīd jau 6. gadu Rīgas domē mēs esam to varas vertikāli gāzuši horizontāli un radījuši apstākļus, kur ir pēc iespējas plašāk iedzīvotāju iesaiste. Un tas lēmumu pieņemšanas process ir vairāk pakāpju, kur tā pamata pakāpe ir runāt ar iedzīvotājiem par tiešo fokus grupu diskusijās, darba grupās, domnīcās, hakatonos, visur. Protams, ka tur ir jaunieši. Un manā pāraudzībā tā tad ir 4 jomas – izglītība, kultūra, sports un darbs ar jaunatni. Un viena no manām prioritātēm tieši šis darbs ar jaunatni, tāpēc, ka manuprāt, tas no manas puses nebūtu prātīgi radīt pilsētu manas paaudzes cilvēkiem. Jā, viņiem tur ir jābūt un jābūt iekļautiem, bet ilgāk šajā pilsētā dzīvos tieši tā paudze, kur mēs šodien dēvējam par jauniešiem. Un tāpēc ļoti svarīgi ir dzirdēt, ko jaunieši paši saka, kādu viņi grib redzēt Rīgu. Tad, ka viņi būs manā vecumā. Man jau arī šķiet, tas ir ļoti svarīgi un arī izglītot jauniešus par to, ka viņi vispār var iesaistīties kaut kādos demokrātiskos procesos, jo kas tad ir tā demokrātija, ja mēs paši neiesaistamies tikai pausu galu kaut kur dzirdam, tā ir. Tas ir tas, kāpēc, manuprāt, ir svarīgi atbalstīt skolēnu pašpārvaldes skolās, ka tās nav tikai ballīšu organizētāji, bet viņi piedalās lēmumu pieņemšanā horizontāli arī skolā par būtiskiem lēmumiem. Un arī, piemēram, šogad mēs ejam uz ievērojumu līdzdalību signālu vēlēšanās, ja, kas arī būs gan visās Rīgas vidusskolās. Tātad simulēs vēlēšanas. Ziemeļvalstīs tas jau sen notiek un ir ļoti aprobēts, bet pagājušajā gadā mums bija ļoti zema dalība. Tad bija jāpastrādā, lai tomēr iesaistamies pēc iespējas vairāk. Jo to iegūt pieredzi, demokrātiskās prakses pieredzi, tikai tādā veidā tu vari sākt iesaistīties. Pilnīgi pareizi. Tu ej uz vēlēšanām, Jākab? Jā. Jā, viens vēlēšanas jau manā dzīvē ir bijušas, tas bija Eiroparlamenta vēlēšanas, tas bija pašas pirmās, tā kā tuvojās arī Saeimas vēlēšanas, un demokrātija ir laba lieta, to vajag atbalstīt, un es to arī izmantoju iespēju balsot, jo, kā zinām, ne visur tā ir. Jā, es atceros savas pirmās vēlēšanas, man bija tikko 18 falts, cik es biju laimīgs, es gāju uz savu skolu un es pierakstījos un es gāju ar savu biļetenu iemetu un tad es tāds latins izgāju ārā. Man tad vēl pasē lika zīmogus. Tagad vairs neliek. Jā, tās pirmās vēlēšanas mums arī bija ļoti interesants. Atceros, sanāk, vidusskolas pēdējais gads un tad runā arī ar vienaudžiem un sanāk, vēlēšanas bija pašā vasaras sākumā, 1. jūnija datumi, un ir vēl tādi draugi, kuriem ir 6. jūnijā dzimšanas diena, 7. jūnijā var iet vēlēt, un tad viņi arī uzreiz jau pirmajā dienā, kad viņiem ir sasniegta pilngadība, tad arī uzreiz iet, un
nobalso. Joprojām tas ir tāds satraucošs mirklis, vai ne? Jā, protams. Jā, tas ir ļoti interesanti, jo es vēl bija Rīgas domas vēlēšanas. Jā, pareizi. Tieši pēc Rīgas domas vēlēšanām es runāju ar cilvēkiem un tik paradoxāli, jo it kā tu vienā lapiņā kaut ko atķeksē, izsvītro, iemet lapiņu un it kā neko daudz neizdari, bet tā ietekme tavai vienai lapiņai ir tik liela un svarīga. Un tas šķiet tā ļoti paradoxāli. Un es to gribēju piebilst, ka man liekas, ir ļoti svarīgi apzināties, ka tā tava viena lapiņa tiešām var kaut ko ietekmēt, jo es vienmēr domāju, ka man kāds saka, ko tā man viena lapiņa tur ietekmēs. Bet es saku, iedomājies, tā padomās arī visi tavi draugi un visi viņu draugi. Varbūt es došu piemēru, ka es aizēju, un tad man draugi saka, es arī gribu, un tad viņu draugi arī iet. Mēs jau visi esam tādā ķēdē saistīti. Zin kā, mana partija apvienība attīstībai par uz iepriekšējām Saeimas vēlēšanām mums pietrūka 250 balsis. 250 balsis līdz 5%. Ja, katra balss ir nozīmīga. Tur vispār nav jautājums par to. Jā, un ir arī parunājot ar vienaudžiem un draugiem, tu saproti, ka viņiem nav vienaldzība pret vēlēšanām, ka viņi to uztver nopietni, ka tas nav vienkārši aiziešu nobalsošu par jebkuru. Jaunieši tiešām iedziļinās arī šādi, principā vidusskolas vecuma jaunieši iedziļinās, pēta, runā ar varbūt vecākiem, kuri ir sekojuši vairāk līdzi, jo pirms tam, ko tad tu tur īsti, ja tas uz mani neatiecas, tad tas man neskar, un par to, tu visticamāk neinteresējies, kas arī ir diezgan loģiski, bet tad, kad tomēr tev ir šī iespēja iet balsot, tad tas tiek uztverts vismaz manā draugu lokā ļoti nopietni, un tas nav vienkārši tā, aiziešu, iemest lapiņu, visi saprot tās lietas nopietnību. Paldies jums! Jā, bet ja parunājam vēl par jauniešiem un kultūras koledžu, piemēram, tieši Rīgas domas kontekstā, jūs ikdienā strādājat Rīgas domē, vai sanāk saskarties ar kultūras koledžu studentiem, projektiem, ko veido kultūras koledžu studenti, vai tomēr tas nav tik bieži, vai arī jums nav izdevies to pamanīt varbūt? Mums ir noslēgts sadarbības līgums ar Kultūras akadēmiju, tā kā par cik jūs esat daļa no Kultūras akadēmijas, tad jau formāli mēs esam kaut kā saistīti. Es zinu, ka arī Kultūras koledžas studenti ir iesaistīti dažādos pasākumos, kā vai praksēs, vai kā palīgi, es nezinu, piemēram, Staro Rīga, tas ir viena no aktivitātēm, bet es neesmu šobrīd nespējuši jums atbildēt uz jautājumu, vai mūsu konkursos piedalās jūsu studenti ar projektiem, bet es pieņemu, ka jā. Tā kā, un Kultūras koledža, līdzīgi kā Kultūras akadēmija, ir daļa no Rīgas izglītības ekosistēmas. Ja, mēs vairs nenošķiram, tas ir pašvaldības, tas ir privāts, mēs skatāmies uz visu struktūru kopumā, uz visu sistēmu, un tad skatāmies, kā mēs šos resursus, un tie ir ierobežoti, gan naudas, gan cilvēku resursi, dažādi. Kā mēs varam tos lietot tā, lai tie resursi viens otru papildina, nevis konkurē viens ar otru. Jā, jūs tieši minējāt Staro Rīgu, kas ir ļoti liela daļa no pirmā semestra mācību gadā visiem 3 kursiem, jo pirmajiem ir obligāti iesaist šajos projektos, lai viņi var redzēt un iegūt pieredzi. Arī ir iespēja jau pirmajā kursā, tikko kā es atnācu no vidusskolas, bet tev jau ir iespēja veidot projektus, performances, instalācijas, jā, paldies. Un arī kā diplomu darbu tu vari veidot un iesaistīties. Tā kā, jā, patiesībā, jā, tas, ko es minēju, ka iespējams nav pamanīts, ka patiesībā šādā te Staro Rīga projektā ļoti daudz iesaistās kultūras koledžas jaunieši, principā no kultūras un mākslas procesa organizēšanas programmas, principā varētu teikt, ka visi. Un tad jau jāstāsta, kā varbūt ar dejotājiem tur arī visticamāk tiek piesaistīti kādiem projektiem. Tā kā jā, bet
Mums... Ja mēs sākam runāt par tiem projektiem un par to finansējumu, kādas vispār ir iespējas jauniešiem, vēl kultūras studentiem, teiksim, izpausties un kaut kā piedalīties Rīgas kultūras dzīves veidošanā? Jūs teicāt, ka ir kaut kādi konkursi, kas ir Rīgas domai nolikt. Varbūt jūs varētu par tiem vairāk pastāstīt. Pirmkārt, atnākot uz Rīgas domu pirms jau vairāk kā 6 gadiem, tātad bija tas izaicinājums radīt caurskatāmu, taisnīgu un atvērtu sistēmu, kā šo publisko naudu, jeb resursu sadalīt labākajiem, kas varētu to Rīgas kultūras dzīvi veidot. Mēs nospraužam mērķi, ko mēs gribam sasniegt, tātad autentiska, daudzveidīga, augstvērtīga kultūra Rīgā. Un tad mēs pieņēmām saistošos noteikumus, un saistošie noteikumi ir tā kā likums nacionālā līmenī, tā pašvaldībās ir saistošie noteikumi, pašvaldību likumi. Un mēs pieņēmām šos saistošos noteikumus pār, man liekas, 8 atbalsta programmām, un tās ir ļoti dažādas atbalsta programmas. Tur ir gan kalendāro notikumu projekti, tur ir festivāli programma, tur ir privātpersonu organizētie dažādu žanru, kultūras un mākslas žanru projekti, tad ir muzeja programma, tad ir viena no manām iecienītākajām ir Radošo kvartālu un kultūras NVO atbalsta programma, kur patiešām tādas Rīgas iecienītas vietas, kur pulcējās dažāda vecuma, dažādu interešu cilvēki, kas dod Rīgai to dzīvīgumu. Un tas, ko es esmu redzējusi no tām programmām, ko viņi dara, visi kopumā, ka viņi sasniedz tās mērķa auditorijas, tās specifiskās, varbūt reizēm nedaudz skaitlīgās, kuras mēs kā pilsēta nevaram aizsniegt. Protams, un otrs veids ir, kā var piedalīties. Tātad šajās programmās ik viens var. Jūs kā koledža, es nezinu, bet ja jūs atrodat biedrību, ar kuru jūs kopā gribat sadarboties un veidot kaut ko, jūs noteikti varat piedalīties jeb radošajos kvartālos, jeb NVO, jeb kā. Un otrs veids, protams, ir sadarboties ar mūsu kultūras infrastruktūras, jeb mūsu pašvaldības kultūru vietu, tātad institūcijām. Un mums tādas ir vairākas pa visu Rīgu, ja? Un viņiem ir sava programma, piemēram, vasarā mums ir tāda stropu programma, kur arī cenšas piesaistīt gan tos amatieru mākslas kolektīvus, kas jau ir mūsu pašu vai trešo pušu dibināti, vai arī tad, tādus jaunos vēl kā saka, tikai uzlecošās zvaigznes un talantus, ja, piesaistīt šādām programmām. Tā kā tie ir tādi 2 veidi, iet caur to formālo mūsu kultūras centru un pīļu programmām, vai arī piedalīties konkursā. Jā, mēs arī pirms tam ar Niku runājām aizkadrā, ko tad īsti kādu kultūru veido Rīgas pašvaldība, jo mēs ieminējāmies, protams, Rīgas pilsētas svētki, un arī šobrīd sarunas laikā minējām gan Baltās nakts, gan Staro Rīga, bet kas ir vēl dažādi projekti, kurus tomēr veido vai atbalsta Rīgas pašvaldība? Kā jūs minējāt, tie notikumi ir ļoti daudz, bet tādi lielākie ir, mēs skatāmies uz gadu tādā griezumā, ka tās ir 2 sezonas. Ir vasaras sezona, kas ir ļoti atvērta, atraktīva, siltās vasaras naktis, kuras gribas izmantot, ja? Un tad tur ir tātad 3 lielie, maijā jau mēs sākam ar ģimenes mēnesi, tad ir ielīgošanas svētki, viss tas komplekts, tātad saulgrieži, un tad ir jūlijas parasti ir lielo festivālu kādu, jeb sporta notikumu laiks, un tad augusts ir Rīgas dzimšanas diena, kas parasti ir tāda kulminācija vasaras, un tad, protams, rudens, un tad ir ziemas periods, ja, kas ir tumšs un salīdzinoši kluss, un tāpēc mēs pēdējos gadus liekam tādu lielāku uzsvaru uz to, kā piesaistīt notikumus janvārim, februārim, lai tas gads ir tāds līdzsvarotāks, un lai mēs darbinot kultūras programmas,
sekmējam arī to Rīgas iedzīvotāju un viesu dzīvību apkārt tiem uzņēmējiem, lai tie uzņēmējiem būtu iespēja tātad īstenot arī savas intereses attiecībā uz ekonomikas sildīšanu un tā. Tā kā es domāju, un tad vēl lielie, protams, visi festivāli, ja, kas ir IFRIGA vai Music Week vai Art Week vai kultūras meses, tagad mākslas meses, ko mēs iedibinājām, atbalstījām pagājušajā gadu vai pozitīvus, kas atnāca uz Rīgu. Ja? Tā kā tie formāti daudz un dažādi, mēs skatāmies uz gadu, lai viņš būtu vienmērīgi pārklāts. Un jāsaka, ka, kamēr es esmu komitejas vadītāja, man patiešām ir liels gandarījums, es to uzskatu par lielu panākumu, ka esmu audzējusi kultūras budžetu par 10 miljoniem Rīgā. Un tas tomēr ir tāds, nav vienkārši uzdevums, jo politiķis jau kā programma un nauda, ja? Īstenotāji jau tad ir, kā saka, rokas esat gan jūs, gan vispārējie, kas ir iesaistīti. Bet kāda ir tā jūsu vīzija par Rīgu? Varbūt runājot par to Rīgas stilu, par to Rīgas seju. Kā jūs redzat Rīgu nākotnē? Vai Rīga varētu kļūt par tādu nozīmīgu kultūras karstumu centru, teiksim, reģionā, vai, teiksim, Ziemeļeiropā vai Baltijas reģionā? Jo, man liekas, tagad, varbūt tas ir mans personīgais viedoklis, man liekas, ka ir bišķi tāds pagrimums, jo es teikšu tā, es nesen biju Viļņā pirmo reizi, un man vienmēr likās, ka tur ir, kas tur Viļņa, bet es aizbraucu, es domāju, wow, tā ir tāda ļoti dzīvelīga pilsēta, jo Rīgā dažreiz, kaut vai staigājot vakarā pa ielu, tu esi viens, liekas, kāds varbūt, tu esi galvaspilsētā, it kā ar tik skaistiem namiem, un it kā te arī nav tā, ka maz cilvēku, bet kaut kā man personīgi pietrūks tāds dzīvelīgums. Kā jūs uzskatāt, kāda ir tā jūsu Rīgas vīzija? Jo man jau liekas, Rīgai ir ļoti liels potenciāls. Es nevaru piekrist tai tezē, ka Rīgā nav dzīvības. Mana vīzija par to, ka Rīga dzīvo 24/7 dažādām auditorijām. Un tas arī notiek. Cita lieta, ka mēs nezinām vai neesam informēti. Mēs šobrīd GeoRīga tādā digitālajā rīkā ir iespējams redzēt visas kultūra vietas, ko mēs esam identificējuši, un tās ir pār pa 360. Un tātad tur ir 3 kategorijas. Tur ir valsts turētās, tātad pašvaldības un uzņēmēju, privātu personu. Un visas ir apmēram vienādā proporcijā, 1/3 katram. Un viņas arī ir vienmērīgi, tās ir vienmērīgi izkaisītas pa visu Rīgu. Tā kā tā pasākuma programma ir ļoti bagātīga. Jā, es jau nesaku, ka nav kur iet. Es personīgi zinu vietas, kur es gribu aiziet un kur kaut kas notiek. Bet es saku, tas tāds mans subjektīvais novērojums, varbūt tas nav patiesa. Bet jā, man tomēr... Es nezinu, kāpēc, piemēram, par to pašu Tērbets ielu. Kāpēc viņi nav Gājēju iela, ja jums drīkst jautāt, ja jūs zinat? Ja es atceros, bija tas viens gads, kad biju, man liekas, tas bija superīgākā vasara, kāda vispār bijusi Rīgā. Rīgā dzīvo 600,000. Jā. Rīgā ir 58 apkājums. Ja? Rīgā ir 600,000 cilvēki ar ļoti dažādām gaumēm. Un tas ir tas Rīgas lielais izaicinājums – apjoms. Ja? Un kā saskaņot tās gaumas? Mēs iekārtojām tātad Gājēju ielu, puse priecīga, puse saka, nevaram gulēt, tur vispār, kas tur notiek uz ielas, ja? Un arī šobrīd, teiksim, tās kafēnīcas un arī kvartāli un viss, tur jau vēl nav atrisināts jautājums par izklaides troksni. Mēs esam gadus strādājuši un cīnījušies. Tagad bija Satversmes tiesa, kas teica, ka tomēr ir kaut kā valstī arī jāpamaina tas regulējums. Ja? Bet tas ir tas pilsētas uzdevums apsēdināt visas iesaistītās puses pie viena galda un atrast to optimālo risinājumu, kā darboties. Jo tajā pašā Tallinā, ko reizēm min par piemēru vai Viļņu, ja, tur tāpat ir troksnis naktī. Ja. Tur mēs aizbraucam, pieciešam to troksni, atbraucam mājās, mēs vairs negribam to troksni. Jā, kaut kas cits jau droši vien ir aizbraukt un dzīvot visu laiku. Kaut gan es pats dzīvoju Tērbets ielas un man ļoti patika, ka tur bija visu laiku burzma. Bet tur bija tāda patīkama tā burzma, viņa tur bija ļoti tāds dzīvelīgs. Es domāju, ka jebkura apkājuma ir pelnījusi savā centrā tādu burzmu. Jā. Un mēs esam soli pa solim sākuši.
Ja, ka mēs veidojam apkaimju iedzīvotāju centrus, kur jau dabiski tie pakalpojumi veidojās, un ka tas nenāks viena gada laikā, bet es ļoti ceru, ka Rīga dzīvos ne tikai centrā, bet arī apkaimēs. Un, centrā mēs mēģinam dzīvināt ar tām programmām, kas mums ir. Tāpēc es teicu par tiem pasākumiem, ko mēs cenšamies rīkot, un arī tie 3 jaunie, kas ienāca Art Week, Music Week un Mākslas mese, ja, ir, lai kustinātu. Un ja man jautā par manu vīziju, tad nebūšu oriģināli, iešu pie pagājušā gadsimta 20. Pirmskara perioda. Rīga bija tika salīdzināta ar mazo Parīzi. Tas bija tāds absolūtais iekāres galamērķis, kur pavadīt tādu augstvērtīgu, kvalitatīvu gan izklaides, gan kultūras dzīvi. Es to gribu, lai visa Eiropa metās uz Rīgu. No otras puses, Barcelona, Spānijā, turismu piesārņojums, ja, esam uzmanīgi ar to, ko mēs vēlamies. Jā, jautājums arī par Tērbatas ielu attaisīju uz vienu vasaru, bet ilgtermiņā, ja tas būtu 10 gadiem, jautājums, kā attīstītos, piemēram, ja atverās vairāk bāri, kafēnītes, tas troksnis iespējams palielinās, un tā patīkamā burzme jau var nedaudz pārveidoties par varbūt netik patīkamu troksni. Taisnība, bet man vienkārši personīgi likās ļoti, ļoti forši, un es gribēju kādam no Rīgas domas to pajautāt. Bet šobrīd jau arī es redzu, ka ārtelpas mobilitātes departamenta kolēģi un komitejas kolēģi veic aptauju, kuras ielas varētu būt tās gājēju ielas. Tas, ka vairāk vajag atvēlēt telpu publiskajā telpā cilvēkam, ne tik daudz automašīnām vai mobilitātes rīkiem, vienalga. Es esmu gājies, es pārvietojos uz sabiedrisko. Un es redzu, ka es labprāt gribētu drusku sev tādu vairāk vietas un iespējas. Bet tas, ko jūs teicāt par to, ka tagad notiek kultūra arī apkaimēs, to es pats esmu pamanījis īstenībā, ka notiek, it īpaši pēdējā gada laikā visu laiku notiek kaut kādi pasākumi, kas nav centrā. Man tas arī liekas ļoti forši, ka cilvēki, kas dzīvo tālāk ārpus centra, viņiem nav jābrauc speciāli uz Vecrīgu vai uz centru, lai izbaudītu kaut kādus pasākumus. Es tagad nepateikšu konkrēti piemēru, bet es atceros, ka bija karte vēl izlikta Rīgā kaut kur, kur kaut kādu periodu laikā notika kaut kāda pasākuma. Man likās riktīgi forši, kad ir tur vairāk uz Imants pusi Āgans kalnā un Avotos arī un tādās Sarkandaugā man šķiet tur bija tā kā nav viss koncentrēts. Tas man liekas. Es tev pilnībā piekrītu, jo gan pagājušā vasarā, gan vēl, manuprāt, vienu vasaru iepriekš bija redzams šis, ka uz apkaimēm arī tomēr tiek vairāk attīstīta šī kultūra, jo, piemēram, pagājušā vasarā ieraugu, ka es dzīvoju Juglā, un ieraugu, ka Juglā arī uzstājās, piemēram, Dzelzs vilks ar koncertu, un ja pat viņi ir centrā, un tu to zini, nevienmēr tu gribēsi aizbraukt. Bet arī nevienmēr, vasarā tomēr iespējams sanāk varbūt vairāk kādam atpūsties un dzīvoties pa mājām. Nevienmēr tu to pamani, ka ir šie koncerti, ka ir kultūras notikumi kaut kur centrā, un tad tu jau esi palaidis garām un redz tikai internetā. Tāpēc arī tas tomēr savā mikrorajonā tomēr to pamana vairāk, un arī tas, ko es minēju par 2 vasarām iepriekš, ka Rīgas svētki bija nevis tikai centrā, bet visās apkaimēs, un arī Juglā bija vesela skatuve, tur bija programma, uzstājās grupas, it kā skatuve, ja mēs runājam iepriekš par trokšņiem, es sasmējos, jo šī skatuve bija uzbūvēta tieši man zem logiem, un 8 no rīta bungu grupa mēģināja. Bet man tas netraucēja, jo tam ir savs pluss. Tu sēdi mājās, tu zini programmu, uzstājas tādu un tādu grupu, es aiziešu pastīties, tu pasties, ja tu gribi kaut ko padzerties vai paēst, tu vari arī aiziet mājās, uziet dzīvoklī un paēst. Tā kā jā, manuprāt, ir ļoti patīkami redzēt, ka attīstās arī šis kultūras dzīve mikrorajonos un dažādās apkaimēs, ka nav tikai uz centru, jo tiešām nevienmēr gribas braukt līdz tam centram, ja vēl nav labvēlīgi laikapstākļi vasarā un ir kāds lietaināks vai vēsāks laiks. Jā, tas piešķir to dzīvīgumu arī tai apkaimē. Jā, nešķiet, ka viss notiek tikai centrā un tajos pārējās apkaimēs nekas nenotiek, un tad jau kultūra jau būs tikai tur vai kādās kultūrvietās. Zin kā, te arī tādi 2 pretēji viedokļi.
Ir iedzīvotāji, kas saka, kas tie par Rīgas svētkiem, ja Daugavmalā nenotiek liels koncerts. Ja? Tā nav nekāda Rīgas dzimšanas diena. Un tad ir cilvēki, kas saka, jā, bet mēs gribam arī apkaimēs to dzimšanas dienu svinēt. Un mums ir jāatrod tas līdzsvars. Un tā mēs esam nonākuši līdz, gadu gaitā mēs esam nonākuši līdz tam kompromisam, ka mēs gan apkaimēs, gan arī tai Daugavmalā. Ļoti cenšamies ar uzvaras parku un ar specifisku programmu tur, jo, manuprāt, tā vieta ir brīnišķīga, lai kaut ko darītu. Un pagājušajā gadā man ļoti patika tā programma, kas bija alternatīvā dzimšanas diena, alternatīvā Rīga. Es neatceros to nosaukumu īsti, bet tur bija patiešām jauniešiem un jaunām grupām un tādām nezināmām skatuve. Un es domāju, ka tā arī ir viena no tām funkcijām, dot platformu tiem, kas vēl tikai ienāk tai kultūras dzīvē. Minētais uzvaras parks un Āgenskalns un Pārdaugava ir šajā desmitgadē, tā var teikt, šajos 6 gados tiešām atdzīvojusies gan ar Āgenskalnu tirgu, gan ar uzvaras parka rekonstrukciju. Un ļoti patīkam redzēt, ka pirms tam, tur, cik es zinu, īsti nekas nenotika. Tik daudz iespējams, lai arī vēl nebiju tik pieredzējis, neinteresējos, bet tagad redzēt, ja tu tur aizbrauc sestdienā, tur ir cilvēki, staigā ar bērniem, suņiem, ir kafejnītes, ir tik dzīvīga tā Rīga. Jā, tie nav kultūras notikumi, koncerti, bet tas ir atkal savādāk, un tā arī ir sava veida kultūra, un to ir ļoti patīkam redzēt, ka šīs apkaimes attīstās, un ka pat tu nevis vienkārši brauc uz centru uz šiem koncertiem, bet aizbrauc uz kādu citu apkaimi, pastaigāt tur, pastīties, un arī, jau, kā jūs runājāt, ka ir koncerti un var braukt uz turieni. Un, starp citu, Rīgas vasaras viens no pieprasītākajiem žanriem ir muzikālie parki. Mums ir Dzeguškalns, mums ir Vērmanas dārzs, un tad mēs mēģinājām Dauderu parku. Šogad, kas būs 3. vai Grīziņkalns? Es neatceros godvārds to 3. Bet mēs turpinām to tradīciju. Un es redzu, ka tas pārvēršas ne tikai vienkārši par koncertu apmeklējumu, bet, piemēram, Dzeguškalnā, es pat no Pārdaugavas. Es redzu, tur skolas salidojums, tur ir kaimiņi nāk. Tur patiešām tāda kopiena, kas svin to Rīgu. Tas ir tā ļoti iedvesmojoši. Jā, jo Rīgā nav tikai centrs vai krastmala, kas šķiet man, piemēram, nav tāds viedoklis, ka bez krastmalas lielā koncerta nevar būt Rīgas svētki. It kā forši un patīkam, ka tu aizvien tur kāds liels, grandios koncerts, kur tomēr ir jūt šo svētku sajūtu un ka Rīgai ir šogad paliek 825. Tas jau daudziem jūniem jau kā tradīcija ir izveidojusies. Tas vienkārši iet uz krastmalu, tur visu laiku kaut kas notiek. Un tas ir tas, tradīcija un paradums ir ļoti noturīgas lietas. Un tāpēc es varu arī saprast tos, kas saka, kad viņi grib to. Jā, un par minētajiem parkiem mums koledžā studiju ietvaros ideju līmenī ir jāizstrādā bieži vien dažādi kultūras projektu piemēri, vai idejas, kāda varētu būt, ne tikai kādos specializāciju priekšmetos, bet arī, piemēram, mums svešu valodā, angļu valodā bija jāizstrādā, un tur tu atklāji šo te parku burvību, jo, piemēram, mēs izveidojām konceptu ar savu grupu vienā priekšmetā, kā tieši Arkādijas parkā koncerts, un tu skaties, un tu pilnīgi jau to saredzi, un tiešām tajos parkos kaut kas ir, un arī Vērmanas dārzs, kur arī skolānu dziesmu svētki jau bija pilnā sparā visu nedēļu, tur rosījās cilvēki un koncerti dažādi, kas nebija varbūt citur pieejami. Tā kā parkus vajag izmantot, jo, ja mēs pastamies arī Eiropas līmenī vēl varbūt ir, bet arī ne visās pilsētās, bet, ja mēs paceļojam vēl tālāk, es iedomājos reiz Ņujorku, kur ir tikai viens parks un viss, manuprāt, mēs esam... Tur ir tikai viens parks, ko tu zini. Tas gan. Bet mums ir tik daudz parki, kuri arī varbūt ir piemirsušies. Piemēram, Arkādijas parks iepriekš par tādu es nebiju zinājis, kurus vajag izmantot kultūras pasākumiem un veidot šo te kultūru. Un kā jūs minējāt par kopienas sanākšanu, tomēr
ir, jo nekur tālu jau tu no tā savas mikrorajona neaizbēdz. Bet tas ir arī liels spēks, kad tu esi ar saviem kaimiņiem. Piemēram, jūs esat viena kopiena, viena komuna. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi vispār, lai cilvēkus mazliet integrētu vienu ar otru, lai tas tomēr dod kaut kādu spēku gan pilsētai, gan arī visai tautai kopumā. Un jāsaka, arī caur apkaimju iedzīvotāju centriem mums ir arī atbalsta programma tieši biedrībām organizēt savus kultūru. Es atvainojos pasākumus. Tātad tas ir tas, ko tu runā, ka paši iedzīvotāji uzņemās atbildību un dara to, kas viņiem patīk. Un šī gada uzdevums ir salikt visu to kopā, ko mēs no savas puses dodam kā kultūras programmu, kā mēs lietojam tās izkonkursētās lietas un pielikt vēl apkaimju iedzīvotāju centru, ka mēs varam pārklāt to Rīgu gan pa datumiem, gan pa vietām, lai katrs ir iegūs no tā. Jā, un domājot jau no režijas un producēšanas puses, protams, tam visam atkal nāk klāt līdzekļi un budžets, jo izveidot vienu koncertu Krasmalā vai tikai apkaimēs, tas ir viens, bet jau apvienot un veidot gan, tas jau ir daudz grūtāk un jādomā, kā tad sabalansēt, kādi atbalstītāji jāpiesaista, lai varētu šo realizēt. Jā. Bet kā jūs kopumā tad vērtējat kultūras dzīves attīstību Rīgā un varbūt arī Latvijā? Un kas ir tie lielākie sasniegumi un varbūt kādi ir vēl tie izaicinājumi, kas joprojām pastāv? Manuprāt, tādā 10 balvu skalā es teiktu, ka Rīgas kultūras dzīve ir uz 8. Ļoti labi. Tas nozīmē, ka mums vēl ir kur augt. Ja? Un mums vēl ir, jāizsēž klients tiem pasākumiem, kas iesākt no jauna. Mēs redzam, ka arī pozitīvus festivālam neiet viegli. Ja? Mainot vietu, formu, tas tā nav, ka tu vari kaut ko pārcelt no vienas vietas otrā. Ja? Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi radīt pašiem savas lietas. Tas pats pieminētais Āgenskalna tirgus, viņš ir, tas tiek identificēts kā radošais kvartāls. Mēs tad atbalstam ar savu programmu arī Kalnciem kvartālu. Un patiesi, tieši tā kā tika atzīmēts, viņi jau kustina visu to rajonu. Ja? Un viņiem tā programma ir ļoti interesanta. Tiešām. Ja es dzīvotu blakus tirgum, tad es droši vien tā arī pārvāktos brīvajā laikā uz turieni. Bet, ja runā par valsti kopumā, es domāju, mēs varam būt ļoti apmierināti ar tiem kultūras sasniegumiem, kas ir starptautiski novērtēti. Mums ir ļoti daudz talantīgu cilvēku, uzņēmīgu, kas tiek apbrīnoti ārpus Latvijas, bet iekšēji Latvijā mēs reizēm, varbūt tas ir radošu cilvēku, kā saka, vājā vieta vai kaut kāda, es nezinu, kā lai to nosauc, bet tā konkurence un tā nespēja sadarboties, viņa reizēm ir tik postoša. Ja, ka mēs nespējam priecāties par otru cilvēku panākumiem. Un mēs visu laiku personības, ja, un visbiežākais iemesls, kāpēc kaut kas nenotiek, ir tāpēc, ka personības netiek galā ar kaut kādu jautājumu. Man, piemēram, šobrīd ir jautājums par to lielkoncertu dziesmu lielkoncertu. Ja? Es no malas skatos, un es nesaprotu, kas tur notiek. Un man nav pārliecība, ka tas ir tikai jautājums par kaut kādām tehniskām lietām. Un tas ir tas izaicinājums, ja, ka mēs nespējam viens par otru priecāties, nespējam sadarboties, pat tad, ja es neesmu galvenais. Bet es kā cilvēks, kas ir dzīvojis ar radošu personību, ar režisoru un aktieru un rakstnieku, izcils kultūras personības ir, zināmā mērā arī ļoti pašcentrētas. Tāpēc arī varbūt tas nav tik vienkārši. Par Latviju, ka latvietim mīļākais ēdiens otrs latvietis. Jā,
bet zini, es domāju, ka jauniešu vidū varbūt mēs tiksim, uzaugsim līdz tam līmenim, ka mēs kaut kā varam vieglāk to ķert. Jā, mēs runājām iepriekš par troksni un tad par slēgtajām ielām, un tagad par to, ka mēs nespējam sadarboties. Un tāds arī, ka kaut kur tas viensētas latvietis mūsos joprojām sēž un ir. Bet, kā jūs tikko minējāt, ka cerams ar jauniešiem tas viss mainīsies. Manuprāt, arī tas tomēr lēnām mainās. Jo mēs saprotam, piemēram, redzam, ka Niks ļoti atbalsta šo te drūzmēšanos un ir par Tērba cielas, kā Gājēja ielas atklāšanu, attaisīšanu. Jo kur jāparakstās, es parakstīšu. Tā kā, manuprāt, jaunieši tomēr vairāk iet no mājas ārā, drūzmējās kopā. Tas viensāds latvietis tomēr iespējams varbūt paliks vēsturē, bet, diez vai, ka līdz galam uz visiem 100 kaut kur jau mums tas būs. Jā, arī, piemēram, Lietuvas kontekstā, ko tu runāji, ka tu aizbrauc pie lietuviešiem, un tur viņiem ir... viņi jau dienvidnieki. Citādi. Te jau saka, ka Latvijas ir noskums lietuvietis. Jā, tā kā. Es zinu, ka Viļņā un Tallinā jau kādu laiku tiek īstenot nakts laika politika. Un, teiksim, tas brīvais laiks ir pēc darba laika. Ja? Un tāpēc arī, ja tas tiek mērķiecīgi plānots, organizēts, politika veidot tā, ka arī uzņēmējiem ir iespējas salāgot tās visu iesaistīto pušu intereses, tas ir savādāk. To jau arī rāda pētījumi visā pasaulē, ja tā politika tiek ieviest un īstenot. Tad tas ekonomiskais efekts pilsētā ir liels un arī iedzīvotāja apmierinātība. Mēs esam ceļā uz to. Mēs esam vismaz tik tālu, ka šobrīd arī noslēguma fāzē ir viens projekts starptautisks Tonight, kur mēs Purciem apkaimē pētām drošības aspektus un vispār kā mēs varētu to dzīvi pēc 6 vakarā organizēt tā, lai viss būtu iesaistīti un būtu patīkami, un tas ir pagalmi un arī pakalpojumi vispārējais. Mums ir bijuši starptautiski un arī lokāli fórumi par šo tēmu, un līdz šī gada beigām vajadzētu izstrādāt politikas rīcības plānu. Redzēs, kā mums ies, bet katrā ziņā mēs soli pa soli ejam. Un tas, ko abas, gan Tallina, gan Viļņa teica, ka mēs esam tādā mērķtiecīgā, sakārtotā, sistēmiskā veidā viņiem priekšā vairāk nekā viņi ar visu to, ka viņi jau kaut ko dara. Un tāpēc mana pārliecība, tas laika jautājums. Mēs būsim varbūt vēl labāki. Jā, tas ir tas, ko es gribēju dzirdēt šodien. Paldies. Ļoti svarīgi, ka, piemēram, ja mēs pastamies uz vasaru, kurā ir ļoti daudz pasākumu, tomēr pēc darba laika cilvēki grib atpūsties, un tur šīs atpūtas stundas tomēr ir nedaudz tiek pastieptas ilgāk, tu vari pasēdēt ilgāk uz terases un parunāt ar draugiem, jo ir siltais laiks un arvien vairāk cilvēki iziet no mājas. Tā kā tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs mērķis. Vasarā jau vispār Rīgā ir ļoti forši. Man ļoti patīk vasara Rīgā. Es visiem, kurus esmu ārzemēs, saku, brauciet uz Rīgu vasarā, te ir vienkārši burvīgi. Man ļoti patīk. Bet tā ir. Jā. Tā ir. Un tiem skeptiķiem, kas saka, ka nevajag mums nekādu nakts politiku, es saku, siltajos vasaras vakaros izejiet Rīgas ielās, paskatieties. Cilvēku pilns, un ja mēs nepiedāvājam viņiem strukturētu aktivitāšu klāstu, piebrauc mocis pie Laimes pulksteņa, uzliek skandas, muziķu, un viss, viņi dejo turpat. Viņiem jau nevajag manu kultūras nama organizatoru, lai kaut ko darītu. Cilvēki paši organizējas. Un tas jautājums, ko mēs kā pilsēta gribam ar to darīt. Mēs taču negribam, lai pateikt visiem, nē, jums 10. jāiet gulēt. Un tas trokšņa jautājums, redz, mums jau ir regulējums, ka man liekas, pēc 10 nevar skaļrunas lietot, vai pēc 11. Es tagad precīzi neatceros. Ja? Bet tas trakums jau ir pilsētā, kur ir mājas un atbalsts. Cilvēku balsis rada troksni. Un nevis vienmērīgi troksni, ko arī varētu paciest viegli, ja? Bet tad cilvēki pieklusina to sarunu, un tad pēkšņi ir smiekli. Un pieklusina, un atkal pēkšņi ir smiekli. Un, zin kā, ja cilvēki, kas savukārt ir iemiguši kaut kur, jau ir kas atkal notikās.
Un tā ir tā problēma. Bet, protams, pasaules valstīs dažādi to risina. Mēs arī mēģinam skatīties pēc tādiem labiem piemēriem, kā to atrisināt. Jo aizliekšana, manuprāt, nestrādā. Bet man patīk, ka mūsu saruna ļoti plūst tieši tur, kur es viņu gribu. Es tieši tikko par jums gribēju to arī vaicāt. Jūs kā nakts dzīves Rīgā pētniece un aktualizētāji. Jā. Tas bija arī mans jautājums, vai Latvijā vispār tā nakts dzīve tiek uztverta kā daļa no kultūras, vai tikai problemātiski izklaide, kur vienkārši aiziet, sadzerās un viss. Dažādi. Mēs esam 60 deputāti Rīgas domas sēžzālē. Dažādi. Viena sauc tos, kas vakarā un naktī meklē pēc izklaides un kultūras, sauc par digdieņiem un uzdzīvotājiem. Un tad būs, es tā neuzskatu. Un nakts jau nav tikai par izklaidi. Nakts tur ir 4 komponentes. Tā ir pilsētu plānošana, tātad, lai būtu gaiši un droši. Tā ir ekonomika, tātad, lai uzņēmējiem būtu arī pietiekami iespējas darboties šajā laikā saprātīgi. Tā ir kultūra, izklaide un sports. Ja, tātad gan augsti kvalitatīva, daudzveidīga kultūra, gan arī izklaide, gan arī sporta nodarbības. Ir cilvēki, kas pa nakti skrien, kas pa nakti iet un parkos izmanto tās iespējas. Un tad ir arī darbs. Pie ekonomikas ir arī darbs. Ja? Un mums jau nav pat valstī uzskaits, cik daudz cilvēku strādā un kāds ekonomiskais efekts no viņa darba, piemēram, lidostā. Un tagad mēs ieviesām nakts transportu, ja, līdz lidostai. Tas jau nav tikai turistiem. Tas ir arī cilvēkiem, lai viņi tiktu uz un no darba. Ja, piemēram, sociālie pakalpojumi. Ja man kā vientuļai mammai būtu jāstrādā pa nakti, maiņa, es nevaru savādāk, man jānopelna, tad tas ir netaisnīgi, ka es nevaru saņemt tos pašus bērndārs vai veselības aprūpes vai kādus sociālos pakalpojumus, ko saņem cilvēki, kas strādā no 9 dienā līdz 6 vakarā. Un tāpēc tas ir pietiekami nopietns un sarežģīts jautājums, lai tam nopietni arī pievērstos. Un šobrīd es esmu ļoti priecīga, ka mēs vairs pie tā jēdziena nakts dzīve, jeb nakts laika pārvaldība, vairs nesmejamies un neķiķinam kā tādi nesaprātīgi pusauģi, jo es atceros to savu pirmo iznācienu ar šo tēmu, tas man liekas bija 22. vai 3. gads, kad vienkārši mēdīji arī paņēma un tad mazpilsētu cilvēkus intervēja un jautāja, kā jums liekas, ko vajag. Sāksim ar to, ka 24/7 katrai apdzīvotai vietai jāpieņem lēmums, vai tas ir aktuāli vai nav. Bet es biju Londonā uz naktsdzīves konferenci, un tur bija apmēram 1000 dalībnieku tikai no Anglijas, no apvienotās karalistes. Viņiem patiešām gan katrā pašvaldībā ir nakts laika mērs, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, un tas bija tā pašsaprotami. Un tātad 4. lielā komponente ir drošība. Ja? Kā dažādas sociālās grupas jūtās naktī, cik droši, ja? Kā viņas ir pasargātas. Jo tie pētījumi rādīja, ka sievietes jūtās ļoti nedroši nakts laikā uz ielas un dažādi, ja? Bet viņas jau arī ir dalībnieki dažādos notikumos un pasākumos. Ja? Tā kā, vai arī, teiksim, cilvēki, kas ir pārmērīgi lietojuši alkoholu vai kādas lietas. Ļoti daudzās pilsētās ir arī tā, ka ir speciāli dienesti, kas rada drošus apstākļus, kur cilvēks var vai tikt uz mājām normāli, vai arī kaut kur pārlaist to nakti. Ja, un tad turpināt savu dzīvi drošā un saprātīgā veidā, ja, jo paradumu maiņa, tā skaitā arī lietojot kaut kādas vielas, tas nenotiek vienā dienā. Super, tāds ļoti interesants ieskats, jo, tiešām varbūt mēs kā nestrādājam Rīgas domē, mēs varbūt neaizdomājamies vispār par tādām lietām, bet tās ir tiešām ļoti svarīgas komponentes, kā vai tāpat drošība, kā tu pavadi kaut kādu kultūras pasākumu, viņš beidzas nakts vidū, kā tu tiks mājās, vai to jāiet ar kājām un kādas tās ielas vispār būs. Ja? Labi, tur pieaugušie paņems taksi, ja, bet jaunieši nevienmēr paņems taksi.
Jā, un tāpēc šie publiskais transports ir tik ļoti noderīgs gan jauniešiem un cilvēkiem, kur var droši nokļūt mājās, gan arī vides un zaļās domāšanas jautājumi par to, kā mēs rūpējamies par savu pilsētu, kā mēs viņu gribam uzturēt, nevis tikai attīstot apzaļojumus un iestādot kokus, bet arī tomēr domāt plašāk. Jā, man ļoti patīk tas, ko jūs pieminējāt, tiešām, ka naktī jau nenotiek tikai izklaide, ir arī cilvēki, kas strādā uzdotajās pašās lidostās. Un, es tieši nesen biju lidostā un redzēju to pirmo autobusu, kas tur brauca nakts. Es par to pat vispār neaizdomājos, ka varbūt tur ir cilvēki, kas tikko ir beiguši darbu, viņi vienkārši iekāpst autobusā un aizbraukt uz savu māju. Saka, tādas lietas pat dažreiz neienāk prātā. Līdz lidostai tomēr ir kāds gabals braucams, un nav tā, ka tas ir tepat. Un tomēr tas ir nostāk, kas arī iespējams ir kaut kādā ziņā labi, jo, protams, tas ir troksnis un tā ir satiksme. Bet mēs ļoti daudz runājam par kultūru, kas ir diezgan sakarīgi mums, jo kultūras koledžs un kultūras departaments, bet ir arī sporta komiteja jūsu pārvaldībā. Un arī caur sportu tiek attīstīta kultūras vide, un es pat iedomājos par to, ka Latvija, varētu teikt, ir pieteikusies organizēt 30. gada hokeja pasaules čempionātu, un pat mums bija Eiropas basketbola čempionāts, un vēl pirms tam arī bija pasaules hokeja čempionāts. Kā ir ar sporta nozari, kāda ir tās attīstība, un vai mēs tomēr vēlamies veicināt šo Eiropas līmeņu un pasaules līmeņu sporta notikumu rīkošanu Rīgā un Latvijā? Nu, tātad, jebkurš liels pasākums, vienalga, vai tas ir kultūrā vai sportā, tā ir daļa no mūsu programmas Rīgas atpazīstamība, investīcija piesaist un konkurētspējas veicināšana. Jebkas liels, kas šeit notiek, ir fokusēts uz tiem 3 mērķiem. Un tātad jāsaka no pieredzes un arī lēmumu pieņemšana, tas, ko jūs stāstījāt. Ja? Tie sarežģītie jautājumi, redz, par cik tur ir tik daudz interešu, tāpēc arī lēmumu pieņemšanas process ir, ka mēs sākam no apakšas, sarunās ar iedzīvotājiem, ar visām iesaistītajām pusēm, darba grupās, fokus grupās, pētījumos, tad mēs ejam uz komisijām. Tad mums ir komisija līmenis, un šajā gadījumā komitejai tā pakļautas, ja pāraudzībā ir kultūras un sporta komisija, jo tās ir 2 ļoti nozīmīgas jomas, apjomīgas. Un tad ir komiteja un tad ir doma. Ja, tad jūs redzat, ka ir kaut kāda institūcija hierarhija, kur tos jautājumus no apakšas lēnām garā uzaudzē līdz tam gala lēmumam domas sēdē. Un jāsaka, tas mans novērojums ir gan ļoti subjektīvi, ka sportam piesaistīt resursus un līdzekļus ir vieglāk nekā kultūrai. Tur kaut kā, es nezinu, cilvēki vai vienkārši tas ir demokrātiskāks dzīvesveids vai cilvēku darbības joma, bet tur nav visu laiku jāpierāda, ka tas ir tik vitāli nepieciešams kā kultūrā. Jā, tur ir vieglāk, un mēs atbraucam ļoti daudz. Mums bija arī tas autokross posms, rallija cross posms, un tagad es sapratu, būs arī vēl, man liekas, nākamgad vai kaut kad vēl kaut kas līdzīgs. Tā kā mēs atbalstam, protams, gan lielos pasākumus, mums ir, mūsu programma ir, un subjektīva mana pārliecība, ka mums ir jārada apstākļi, kur visi veselīgi kustās un vingro, tā pamatlieta, mums jānodrošina infrastruktūra, iespējas kustēties. Tad mums ir jau interešu izglītība un profesionālā ievirze, kur tie, kas sapratuši, kas ir viņu talanti, var ar to nodarboties un iet uz augšu pa savām karjeras kāpnēm. Un tad ir tās izcilības, kas ir lielie notikumi un lielās komandas. Un tas, ko mēs esam ieviesuši savā laikā, arī šīs sagaidīšanas pēc tādiem lieliem notikumiem. Un atcerieties, mēs sagaidījām hokeja komandu, tad mēs sagaidījām basketbolistus, un tad bija straumes panākumi. Mēs piedodiet, mums tagad būs arī straumi, mēs sagaidīsim. Tas nebūs tā, ka tikai sportists. Un mēs redzam, ka pamazām tā kultūra veidojās, ka mēs nolīdzsvarojam abas lietas.
neviens nav svarīgāks par otru. Ja? Un ka viss ir nepieciešams. Un sports ir daļa no arī Rīgas vasaras, piemēram, krastu mači ir daļa no dzimšanas dienas programmas, Esplanādē, vēl viens parks. Ja? Tagad mēs 2. gadu īstenosim futbola tādu turnīru, kur jebkurš var iesaistīties, izveidot komandu, un tad pie kongresnam pagājuši gadu bija ļoti interesanti skatīties, kā viens par otru tur līdz pārdzīvo un tā. Tā kā, jā, sports ir ļoti nozīmīga aktivitāte. Pamats ir tātad mūsu veselība, veselīgais dzīvesveids, un, protams, augsti sasniegumi, tas ir tas mūsu mērķis, jo tas nodrošina gan Rīgas atpazīstamību, gan konkurētspēju. Jā, mums vēl bija par iespējām Rīgā. Kādas iespējas un inovācijas kultūra politikā šobrīd piedāvā Rīgas pašvaldība, gan varbūt jau profesionāļiem, kas grib veidot jaunus pasākumus, vai arī jauniešiem, kas vēlas iesaistīties un arī nāk ar savām jaunajām idejām? Nu, es teikšu tā. Iepriekšējos 2 gados mēs esam izstrādājuši attīstības, vidējā termiņa plānošanas dokumentus, stratēģijas visās jomās. Izglītība, kultūra, sports, darbs ar jaunatni. Kultūrā mūsu lielais izaicinājums ir piekļūstamība. Es teiktu, vislielākā inovācija būtu, ja mēs kā sabiedrība sadotos rokās un saprastu, ka mums jārada vide, kur visi ir vienlīdzīgi kultūras satura institūcija lietojumā, tad piekļūstamība un pieejamība. Ja jūs man uzdodat jautājumu par inovāciju, es teiktu tā, pētījumos balstīt lēmumi, tā nav nekāda inovācija, bet es sagaidu idejas no profesionāļiem, no ekspertiem. Jo tas būtu ļoti pārgalvīgi no manas puses iedomāties, ka es esmu eksperts visās 4 jomās. Un ka es sekoju līdz patiešām visam. Manuprāt, ka tas, kas ir politiķu uzdevums, ir patiešām turēt to virzienu, piegādāt resursus un iesaistīt tos, kas rada tās idejas un inovācijas. Un te ir, kā saka, es ceru, ka no tā radīšanas procesa. Jā, teiksim jums lielu paldies, un kopsavilkumā varam teikt, ka Rīgā gan kultūras, gan sporta nozarē ir ļoti daudz notikumu, ir ko redzēt, ir tikai jāņem, jāskatās, jāiet un jādara. Un paldies jums, ka jūs izvedāt mūs cauri visam šim procesam. Man personīgi šķiet ļoti ārkārtīgi interesanti un arī tā ļoti forši, ka varēja ieskatīties, kā vispār notiek tā plānošana, kādi ir mērķi, kādas varbūt ir problēmas. Un vēlreiz jāatcerās, ka jebkuram ir iespēja iesaistīties. Un kopā jau mēs tikai to visu, gan kultūru, gan pilsētu, mēs jau visu to kopā darām. Tā kā, man liekas, katrs dara visu pēc labākiem nodomiem, tad mēs kopā varam īstenībā ļoti daudz ko izdarīt. Tieši tā. Un tas, ko patiešām gribētos, ka cilvēki nāk, piedalās, jūtas piederīgi, jo to motivāciju un to piederības sajūtu jau tu nevari iedot no malas. Ja tu pats negribi piederēt, tad jā. Bet, es domāju, ka Rīga ir uz pareizā ceļa. Mums ir daudz, kur augt. Mēs arī esam ļoti pateicīgi par kritiskām piezīmēm, jo tad, kā atgriezniskā saite, kā mācību procesā. Ja tev neko nepasaka, ko tu dari aplam, tad tev nav iespēja laboties. Ja? Tā kā laipni lūgti. Jā. Bet bez tāda, konstruktīva kritika. Ja? Jo tad, kad tev pasaka, ka viss ir slikti, tas arī nepalīdz. Jā. Liels jums tiešām paldies par šo te ieskatī aizkulisēs un dažādos procesos. Un tad par sadarbību Rīgā un kultūras nozarē sakam lielu paldies arī skatītājiem un klausītājiem. Atcerieties, ka biļetes jau no šodienas ir gaisā ticketshop.lv. Tiekamies Rīgas pasākumos un arī Kultūras koledžas saldojumā. Paldies! Paldies! Paldies.
nice.